Lūgts manā YouTube kanālā. Tas, laikam, bija pareizais veids, kā man sevi iepazīstināt ar pārējiem. Man sauc Juta Valdmantīgs, nezinu, un šis video ir tapis tādēļ, ka esmu izlēmusi Instagramā vairs neatbildēt uz vēstulēm, diemžēl dažādu apsvērumu dēļ. Tas aizņem vienkārši pārāk daudz manas enerģijas un man laika, tāpēc esmu izvēlēmusi uztaisīt šādu video, kurā es jums pastāstīšu par produktiem, ko es lietoju. Tā kā skatieties tālāk, lai uzzinātu vairāk. Šī noteikti nebūs reklāma. Es neesmu viens no tiem Instagram kontiem, kas regulāri kaut ko reklamē. Šīs tiešām lietas, ko es lietoju, un neviens no šiem nav mans sponsors, diemžēl, bet ja jūs gribat, es uzklausīšu visas piedāvājumus. Tas tā, starp citu. Pirmais noslēpums ir mans skropstas. Uz šo jautājumu atbilde tāda, ka es skropstas pat nepieaudzēju, nekad neesmu pieaudzējusi. Labojums esmu pieaudzējis apmēram mēnesi, kad sapratu, ka man tomēr ir alerģija, un to es vairs nedaru kopš tā laika, bet tas, ko es izmantoju, man ļoti patīk Lily Lashes. Šīs te konkrētās ir Sephora un Lily Lashes sadarbība. Šīs gan pirku Amerikā, es domāju, varbūt Eiropā kaut kur arī var nopirkt, bet ir ļoti daudz saiti. Jūs pagooglēsiet, jūs apskatīsieties, jūs redzēsiet, ka īstenībā ļoti daudz saiti, kas sūta uz Latviju. Viens no tiem, man liekas, ir Beauty Bay, falsyeyelashes.com. Pēc tam tos linkus es ielikšu lejā, bet es saku, labākais veids, kā atrast skropstas, kur viņus var nopirkt, tieši iegooglējot. Runājot par skropstiņām kā tādām, ir ļoti labas Ailūra skropstas, kuras var nopirkt pat Stockmanā. Es zinu, ka viņas ir arī drogās. Man liekas, drogās tas piedāvājums nav tik plašs, kāds ir Stockmanā. Un īstenībā tādas skropstu pielīmēšanas sāk ar šīm skropstām, jo viņas pirmkārt nav dārgas, viņas maksā 6 līdz 10 eiro, atšķirībā no Lily Lashes, kas maksā apmēram 30 līdz 35 eiro. Jautājums, ko patiešām bieži saņemu, ir, kādus paštonējošos es lietoju. Šobrīd mans vislielākais favorīts, man liekas, jau kāds 2 gadus, ir tieši Me Cosmetics. Viņiem ir Instagram lapa. Jūs varat vienkārši aiziet sameklēt Me Cosmetics, man liekas, Latvijā vai kaut kas tam līdzīgs. Es lietoju šo te tomšu iedegumu, un cimdiņš. Tieši cimdiņš ir no viņiem. Ir ļoti svarīgi lietot cimdiņu, bez cimdiņa jūs būsiet vienkārši pleķēns un briesmīgi. Kas man patīk šajā, pirmkārt, viņš ir naturāls, otrs ir tas, ka nepleķojās. Protams, ja jūs izmantosiet cimdiņu, pareizi uzklāsiet, tad nebūs problēmas ar pleķiem uz ķermeņa. Jā, šis mans tāds favorīts, jo arī nav smarža tāda, kāda ir lielākajai daļai. Man, piemēram, personīgi netraucē, bet es zinu, ka ļoti daudz meitenes ļoti cimperlīgas, tāpēc, jā, pamēģiniet šo. Tālūk. Vēl bieži jautājumus uzdod par kontūrēšanas produktiem, ko es izmantoju. Mans mīļākais jau 4 gadus ir Kat Von D. Var redzēt, cik izdodas izlietojas. Man šāds palicis ir kāds 4 savu pusi izlietotas arī. Tas man patīk jau nopirkt jaunu, un tad, protams, veco kaut kur nofīrēt. Bet jā, šis ir mans mīļākais, ja, piemēram, jūs ceļojat, tad es zinu, ka Eiropā noteikti viņus var dabūt. Milānā, tas ir Itālijā, tātad Anglijā, es zinu, ka viņus pārdod, tā kā jums ir kāds dzīvo kaut kur, var vienkārši pasūtīt vai jā, paši aizbraukt un nopirkt. Tad tālāk par atsvānām. Manas mīļākās atsvānas ir noteikti Urban Decay. Man ļoti tiešām patīk Urban Decay, es esmu ļoti liels fans. Viņi to zina, viņš tad man uzdāvina kaut ko. Es arī gaidu nākamās dāvaniņas. Tā kā, jā, šie ir mani mīļākā, šīs nav manas vienīgās paletes, man ir kādas vēl vismaz 5 tādas. Tiešām ļoti patīk, man patīk, ka ir zemes toņi, man patīk sarkanais, nevajag, man liekas, tādā make-upā. Ja jums patīk būt tradicionālai, esiet tradicionāli, bet, teiksim, man patīk rozā, sarkanie toņi, viņi izsās tiešām ļoti labi. Jā, var redzēt, šis ir Heat palete. Ļoti burvīgas krāsas, tiešām labi klājās, ļoti labi patīk. Un kas man vēl viņiem patīk, es aizmirsu pieminēt, ir šis te Urban Decay acu ēnu primeris. Tiešām ļoti labs. Šo es arī lietoju kādus gadus 4, ne šo konkrēto iepakojumu, bet vispār man tiešām šie produkti liekas forši un naudas vērti. Tad nākamais jautājums, ko es saņemu vienmēr, ir par lūpspīdumu. Šis lūpspīdums ir gandrīz tukšs. Šis ir grieķu profesionālās kosmētikas brands Radiant.
Diemžēl viņi nesūta uz Latviju, nesūta vispār nekur Eiropā. Eiropā viņi var nopirkt tikai Grieķijā un vēl kaut kādās tuvākajās valstīs, kas atrodas ap Grieķiju. Tie, kas ir aizbraukuši kādreiz, cipariņš ir 0,2. Tiešām, jā, šis ļoti žēl, ka nepārdod nekur. Šis mans mīļākais tagad gaida, ka martā atbrauks man paziņa. Un cerams, ka man atvedīs jauns. Nākamā lieta, par ko es saņemu daudz jautājums, ir šampūns. Es jau biju tagad pāris dienas atpakaļ izteikusies un ielikus tos produktus, ko es lietoju. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk šis te Angel šampūns. Tā arī nav reklāma, un tas nav tā, ka man kāds atsūta. Šampūns un balzāms. Es lietoju priekš krāsotiem matiem. Es zinu, kaut kas rakstīja, ka varbūt viņiem nevisai šis šampūns, piemēram, priekš manīm. Tas tiešām es dievinu, jo man mati paliek mīksti, maigi, jo man no citiem šampūniem es mēģināju pirms tam Joico, jo godīgi nebija tās cenas vērts. Šis ir stipri lētāks, tā kā nevienmēr tas, kas ir dārgāks, strādās labāk nekā tas, kas ir lētāks. Un runājot par tādu čī, kas ir Latvijā, es nezinu, kāpēc kaut kas ir šausmīgi uztaisīts, big deal, ja, bet īstenībā Amerikā tas čī neko nemaksā, un man arī no čī vienmēr mati elektrizējās, uz paliek tādi, ja. Tāpēc nevienmēr tas, kas ir dārgāks, ir labāks. Tā kaut kā. Nākamais jautājums, ko es bieži saņemu, ir par tonālo krēmu. Kādus tonālos krēmus es lietoju? Šobrīd mans mīļākais noteikti ir Armani Lasting Silk. 4,5, 5. tonīts, tas ir manējais. Tonālais padārgs maksā ap 60 €, bet es noteikti teiktu, tas ir to vērts, jo viņam arī ir SPF iekšā, tā kā piemēram ceļojumos vai arī vasarā. Ļoti labus arī nenosauļojas, nebojā ādu un tā tālāk. Un arī tāds dabiskais mirdzums ir tieši no šī tonālā krēma. Tā kā es noteikti iesaku vismaz reizi mūžā viņu pamēģināt, vai varbūt labāk nemēģināt, jo pēc tam pārējie vairs nešķiet vienīgi tik labi. Nākamais produkts, par ko es vienmēr saņemu daudz jautājums, ir sejas ziepes, kuras es izmantoju. Šīs sejas ziepes tiešām izmantoju 4 gadus, ja ne vairāk, 4,5 laikam, jā. Tās ir Sensai Step 2. Un kopā ar šo te birstīti, kas ir vienkārši elektriskā, sanāk uzliek mazu daudzumu uz birstītes virsū, ieslēdz un ar ūdeni trasciņu. Jā. Tiešām laba lieta, šī ir Philips, es nezināšu, kā šo sauc, man vīrs uzdevināja pirms 3 gadiem šo, bet tiešām Sensai ziepītēm, tāpēc man ir tā, ka es lietoju kosmētikas, arī bieži ar kosmētikai uz sporta zāli. Man pumpas nemetās, man pumpas nav, man liekas, ka man seja ir ļoti labā stāvoklī. Un daļa no tā noteikti ir daudz ūdens, loģiski, un arī šie te 2 produkti. Paldies, ka skatījāties! Ja ir kaut kādi komentāri, kaut kas, ko jūs vēlaties vēl lai es pastāstu, varbūt kaut ko esmu aizmirsus, tad droši nokomentējiet, un varbūt nākamais video būs tieši par šo tēmu.